Centrālais kolhozu tirgus. Kad te ieved kartupeļus, pircēji netrūkst. Taču pārāk bieži mūs neapmierina ne skats, ne garša. Kā tad īsti ir ar to kartupeļu audzēšanu šodien? Priekuļu izmēģinājumu un selekcijas stacija. Te jau pagājušā gadsimtā kartupelis tika zinātniski apcerēts un izmēģināts, un tautā laistas dažādas šķirnes. Priekuļu izmēģinājumu selekcijas stacijas pirmsākumi meklējami jau pagājušā gadsimtā. Pagājušā gadsimta sākumā bioloģijas zinātņu kandidāts Uldis Miglavs. Priekuļos valsts muižas saimniecībā veikti kartupeļu šķirņu salīdzinājumi, pārbaudīts vairāk kā 138 kartupeļu šķirnes. Pēc tam, pagājušā gadsimta beigās, organizējoties Latvijas teritorijā lauksaimniecības biedrībām, tika pieņemts lēmums, ka nepieciešams izmēģinājumu iestādes arī šajā teritorijā. Rīgas centrālā lauksaimniecības biedrība tika nodibināta 1905.–6. gadā. 1909. gadā tika pieņemts lēmums, ka jāorganizē speciālas izmēģinājumu iestādes. 1912. gada 1. aprīlī sāka strādāt priekuļu izmēģināšanas selekcijas stacijas vadītājs Lūke. Toreiz gan šo staciju sauc Cēsu izmēģināšanas selekcijas stacija. Un pati stacija sāka darbu 1913. gada 23. aprīlī. Priekuļu izmēģināšanas selekcijas stacija visā jau savienībā pazīstama ar kartupeļu šķirni priekuļu visagrie. Un jāatzīmē, ka viņas dzimšanas gads jau ir ļoti sen. Pirmā valsts pārbaudē nodota viņa ir jau 1938. gadā. Vispār priekuļu izmēģinājumu selekcijas stacijas pastāvēšanas vēsturē stacijai ir radītas vairāk kā 30 kartupeļu šķirnes. Un te mēs varam būt lepni. Šodien priekuļu šķirnes var sastapt Vidusāzijā, Kolas pussalā, Kamčatkā, pat Mongolijā. Viena no Argentīnas savaļas kartupeļu formām ir nosaukta sava laika izcilākā selekcionāra Pētera Knapes vārdā – Solanum Knapei. Bet selekcijas sākums bija tepat priekuļos. Kartupeļu selekcijas uzdevums ir izveidot augstražīgas, ar labām garšas īpašībām, izturīgas pret kaitekļiem un slimībām, mehanizētai audzēšanai piemērotas. Kartupeļu nodaļas vadītājs, lauksaimniecības zinātņu kandidāts Jānis Paeglis Katais. Pirmām kārtām jau jāizvēlās attiecīgi kartupeļu vecāka augi. Starp šiem augiem jāizdara hibridizācija, jāpārnes putekšana no tēva augu uz mātes augu un jāiegūst hibrīdās kartupeļu sēklas. Tālāk no sēklām izaudzējam stādus, jeb tā saucamos dēstus, un pirmajā gadā iegūstam arī bumbuļu paudzi. Tālākā kartupeļu pavairošana notiek jau veģetatīvi ar bumbuļiem. Un selekcionāra uzdevums tad ir izvērtēt labāko ceru. Tā 10–15 gadu laikā no viena cera savairojam tādu sēklas materiāla daudzumu, ko var nodot jau ražošanas pārbaudai un arī valsts šķirņu salīdzināšanas iecirkņiem. Priekuļi visagriem, laimdota, agrie dzeltenie, vita. No selekcionāra ieceres līdz realizācijai 15 gadi. Un arī tad. Šodien taču nevienam nav noslēpums, ka sēkla bieži ir slima. Jā, veselā miesā vesels gars. To mums filmā pateikt nav grūti. Bet kā izbēgt no šiem visur esošiem vīrusiem? Kartupeļu sēklu kopības uzdevums ir nodrošināt kolhozus, sovhozus ar augstražīgu kartupeļu sēklas materiālu, jo sēklas materiāla kvalitāte ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem augstražu ieguvēji. Sēklas materiāla kvalitāte ļoti samazina vīrusu slimības. Un visa līdzšinējā klonu sākotnējā sēklu kopība arī uz to ir vērsta, lai samazinātu vīrusu slimību infekciju un celtu sēklas materiāla kvalitāti.
Pēdējos 10-15 gados ir atrasta jauna metode, ar kuru palīdzību mēs varam atveseļot no vīrusiem pilnīgi inficētas šķirnes. Tā atsauktā termoterapijas un galotņu meristēmu metode. Ar šīs metodas palīdzību tātad mums ir iespējams no vīrusu slimiem augiem iegūt veselu izejas materiālu, kuru tālāk pavairojot, mēs varam iegūt tātad veselu izejas materiālu sēklu kopības vajadzībām. Šādu darbu veicam šeit stacijā. Laboratorija darbojas no 78. gada, un šobrīd jau nodrošina arī veselu izejas materiālu visas republikas vajadzības pret izejas materiālu elītes sēklu kopībai. Šodien kartupeļu meristēma iziet tautā. Un tas ir labi. Tepat Ādašu lielsaimniecībā to ātri vien novērtēja, jo arī šeit kartupeļu ražu stabilitāte pēdējos gados izraisa zināmas bažas. Kā jau Ādažos rasts, domāts, darīts. Augs tiek sadalīts, tad siltumterapijas speckurss specboksā, un tas jau nu nemaz netīk vīrusā. Pēc 2 nedēļu sanatorijas režīma katrā mēģenē stādiņš paaudzies ar vismaz 5 lapiņām, kuras atkal var atgriezt, un cikls sāks no jauna. Šogad Ādažos pavasara raža bija 200 000 mēģenes. Arī 1, 2, 5 nav nekas nereāls, ja būs nepieciešamība. Aprīļa pēdējā dekādē meristēm kartupeļu augus izstāda kūdrā un ļaut tiem iesakņoties. Vēlam izvēlēties savu šķirni, kas dod 600 centneri no hektāra. Mēs pierakstīsimies rindā pēc jūsu elites materiāla, sauc ierakstu viesu grāmatā, bet stacijas vadītājs Inns Vēveris ir piesardzīgāks. Pagaidīsim rudeni, kad tie bumbuļi ienāksies. Atgriezīsimies arī mēs kolhoza laukā augusta sākumā, kad ienāksies raža. Pavērosim, cik kartupeļu būs zem cera un vai nebūs ieperinājies kāds vīrus. Ir tādas dažas patiesības, kuras ir tik acīm redzamas, ka var tās arī aizmirst. Ilgstoša kūtsmēslu lietošana dod vairāk par pusi no augstajām kartupeļu ražām. Lai ierobežotu slimību un kaitēkļu izplatīšanos, kartupeļi iepriekšējā vietā stādām ne agrāk kā pēc 4-5 gadiem. Un, protams, laikā art, kultivēt un vagot. Taču pirms uzsākam stādīšanu, ieteicam sēklu iediedzēt. Stādot iediedzētus kartupeļus, samazinās laiks no stādīšanas līdz uzdīgšanai. Kartupeļus diedzē polietilenā maisos, attiecīgi iekarinot tos konteinerā. Šis paņēmiens ir vienkāršs un 10 gadu apgūts Bulduru sovhoztehnikumā, kur tiek izmantots saules radiācijas siltumnīcas efekts. Būtiski šeit ir nepieļaut asnīm izaugt garākiem par 5 mm. Pretējā gadījumā tie pie kartupeļu pārbēršanas un stādīšanas var aplūst. Bet šie, kur diedzēt Bulduru sovhoztehnikumā, priecē acis un mehānismus. Tos dēstot nav zudumu. Toties priekuļi visagro, ražība pieaug par 20%. Jā, kartupeļu stādīšana ir sākusies un maisam gals vaļā. Šajā saimniecībā izmēģina stādīšanu platākās vagās. Pats agronoms Fricis Kazlovskis izgājis uz lauku un pārmērīja vagu atstatumu. Būs? Katrs kolhozs, saimniecība gatavo lauku pa savam. Katram laukam, katram saimniekam ir savas nianses. Kolhozā Lāčplēsis sociāliskā darba varonis Ignāts Spila pielieto dubultvagotāju. Te nu nav ko pārmērīt. Kartupelis ir dzīva radība un jebkurš pārbēriens to traumē. Skaisti jau skan. Intensifikācija, mehanizācija. Bet tās skatām tikai ārzem filmās, kur kartupelis ar mīlestību tiek guldīts zemes klēpī. Bet pie mums
kā stādāmās mašīnas ieveda 50. gadu beigās, tā līdz šai baltai dienai praktiski nekādu modifikāciju. Atliek vēl pašiem kļūdīties, kaut vai palielinot stādāmās mašīnas darba ātrumu, darba ražīgums pieaugs, bet lauka reālā atdeve gan ne. Tikai šo pavasaru kolhoza Lāčplējas laukos parādījās jaunā sešrindniece. Skaties, kur gribi, viss novecojas, arī rušināmie agregāti. Un iemanīties, lai lauka virsmu izveidot pēc iespējas līdzenāku, nav katram pa spēkam. Bet, ja to nedara, asnam līdz vagu virsmai jāpārvar biezs augsnes slānis, jātērē daudz enerģijas, kuras tam pietrūks, kad kartupeli cels galdā. Poldera sistēma kolhozā Padomju Latvija nodrošina arī kartupeļlaukiem vienmērīgu mitruma padevi. Ja vasara lietaina, liekais ūdens ar sūkņu stacijas palīdzību tiek atsūknēts. Sausa vasara tiek padots no ezera kanālos. Kad kartupeļi paaugušies, tos atkal vago pie tam 2 līdz 3 reizes. Kolhoza Lāčplējas kartupeļu laukos var vest ekskursantus. Ignāts Spilīka gadu augsti tur sava mundiera godu. Un ne jau viņš viens. Blakus stāv agronomi, kuri seko vismazākām lauka izmaiņām. Agronome Zaiga Vītola. Tā, lai iegūtu labu sēklas materiālu, ir jāpievērš liela uzmanība tieši slimību apkarošanai, kartupeļu augšanas laikā, vienmēr sakot, faktiski jau pirms kartupeļu stādīšanas. Pat cik esam kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecība, mums ir jāapseko arī karantēnas kaitekļi, vai nav mūsu augsnē. Tā būtu kartupeļu nematode. Izmantojam tieši tādu apsekotāju mums nav, tad ir 5 skolnieki. Manā vadībā tad mēs arī ejam pa to lauku un noņemam tos savus 1000 paraugus. No katra hektāra jānoņem 8 paraugi, tātad 120 hektāri, tas jau ir 960 paraugi. Un jāaizsūta uz laboratoriju analīze. Augšanas laikā kartupeļu apstrādei tiek izmantot daudz fungicīdi, lai vienmēr sakot pret lakstu puvi. Masveida ziedēšanas laikā lauku tīra vēlreiz, jo tieši tad labi skatāma melnkāja un citas slimības. No tīruma jāizvāc visi slimie ceri. Tas roku darbs. Un darba roku trūkst. Nematode. Lielā mērā paši esam ievazājuši. Kad bija neražas 70. gados, sēklu ievedām no citām republikām, pat no privātajiem iepirkām. Un brīnamies. Arī šodien jau nevar izkontrolēt privāto sektoru. Kādu šķirni viņi pērk un sēj. Vesela sēkla viņiem aiz slima. Vienīgais, ko var, nepieļaut tai tehnikai, kura apkalpo privātos, saskarties ar kolhoza lauku. Lūk, kolhoza Lāčplējas principi. Lakstu savlaicīga novākšana ļauj bumbuļiem nobriest un nostiprināties. Rudens. Kombaina smagums, gubu mākoņi un lietus draudi. Kartupeļu novākšana ir darbietilpīgākais posms kartupeļu audzēšanā. Un atkal neko priecīgi nevar pateikt. Salīdzinājumā ar citām kultūrām, mehanizācijas līmenis šeit ir zems. Pat pēdējos gados ar kombainiem spējam novākt nedaudz vairāk par pusi stādījumu. Pateicoties savu amata pratējiem, ražība tiek sasniegta augsta. Taču vai visās saimniecībās galveniem kritērijiem jābūt ražībai? Kartupeļu sēklaudzēšanas tradīcijas kolhozā Lāčplējas ir jau senas. Palielinājusies stādījuma platība. Kādreiz bija 40 hektāri, tagad jau esam līdz 120 hektāriem. Mainījusies šķirņu struktūra. Kādreiz bija tikai priekuļa agrie laimdota. Tagad jau audzējam 7 šķirnes, tā skaitā 3 nematodas izturīgās šķirnes. Arī valsts sagādas plāns ir pieaudzis līdz 1000 tonnām sēklas materiāla. Parasti nododam arī 1500 labvēlīgos gados, 1600, pat līdz 2000 tonnām esam sasnieguši. Tomēr gribētu varbūt uzsvērt 3 tādus nelabvēlīgus, kā varētu teikt, varbūt, kas mums tādas problēmas ir arī kartupeļu sēklaudzēšanā tieši kolhozā. Pirmkārt jau tas, kad palielinājusies reizē arī raža. Kādreiz bija varbūt 150 centneri no hektāra, tagad esam sasnieguši pat gados līdz 400 centneri no hektāra, bet nevarētu teikt, ka, teiksim, arī sēklaudzēšanai tas būtu nācis par labu.
Jo visiem zināms, jo lielāka kartupeļu raža, lielāki bumbuļi, arī sēklas iznākums ir mazāks. Nu, un sāpīgi arī tas, kad republikā salīdzina, protams, pēc ražas lieluma, ne jau pēc sēklas iznākuma saimniecība. Agronomē taisnība. Te ir kārtēja aģgārnība. Sabāst visus vienā maisā. Kartupeļu novākšana rit pilnā sparā. Te nu ir jāredz, kā vīri strādā. Vesela zvaigžņu plejāde. Ilgonis Goģis, Māris Virbulis, Priekuļos. Pāvels Sļevackis ar savu brigādi, kolhozā Padomju Latvijā. Dzintars Tupiņš, Miervaldis Turks, Mirdze Jansona un pārējās brigādes sievas Mārupē. Bet ko domā Tupiņš pats? Jā, man ir liela pretenzija. Es jau runāju diezgan augstos plauktos, jau, ka mums nav stādamās mašīnas, tādas, kādas uz šodien prasa mūsu tā tehnoloģija. Mums ir ļoti atpalikušas stādamās mašīnas. Mēs nekā nedabonām to sēklu tādu, kādu vajadzētu dabūt zemē, nekādā saprašanā. Kāda nozīme, ja pēc jūsu domām ir tam, ka tie paši cilvēki praktiski gan stāda kartupeļus, gan kopi, gan novāc? Es domāju, tam ir lielas priekšrocības, jo katrs cilvēks, kas jau ir vienalga, lai viņš uz konvejeri ir, viņš jau tas darbs tā iegājies, ka viņš jau izdara tā kā, piemēram, Raimonds Pauls, viņš jau aizmiedz acis un spēlē. Tur nevajag neko tur skatīties. Tāpat jau mums tas tā apmēram tāds pats princips jau ir. Dzintaram Tupiņam un viņa brigādei kārtējais TV Vimpelis. Nu jau absolūts rekordists. 212 tonnas dienā novācis. 1026 nedēļā. Ko tu stipram padarīsi? No lauka kartupeļi nonāk šķirošanas agregātā, kurš pārsvarā visās saimniecībās pašu meistarots un pilnveidots. Viena kartupeļu frakcija pa labi, otra pa kreisi, zemi nost, akmeņus prom. No šejienes kartupeļi ceļo uz noliktavu. Augstuma iekārts nodrošina vēsā gaisa padevi, un kārtīgā sabērumā guldītie kartupeļi tūlīt laidīsies ziemas miegā. Priekuļu izmēģinājumu selekcijas stacijā šodien degustācijas diena. Ej un izvēlies, kura tad būs tā ražīgākā un garšīgākā, jo mēs jau visi gribam izgaršot šos kartupeļus ne tikai svētku reizē, bet arī ikdienā. Lai ieejot veikalā zinātu, no kura kolhoza kartupelis nācis, kas tā par šķirni un kurai no 444 kartupeļu ēdieniem tā vislabāk noderīga. Bet varbūt mēs gribam par daudz?